371. Bet scores, ātri rezultāti. Ejo, mans vārds ir Bruno Reis, un šis ir 371 battles. Šodien ir ceturdaļa fināls. Palādiju, vai mēs varam iedot rokas? Nē! Mega, kā jau es teicu, ceturdaļa fināls, uzvarētājs tiek nākamajā kārtā pusfinālā, un vēl, kas ir svarīgi, uzvarētājs dabū daļu no balvu fonda, kas ir 250 eiro. Ja 8 daļu finālā bija sotaciņš, tad tagad es dalīšu džekiem 250 eiro. Kaut kā tā. Pirmkārt, paldies LVBet, un otrkārt, paldies Monster Energy. Iedodam viņiem arī troksni, bez viņiem šitais nebūtu. Super! Pirmais rauns. Ejo, LKI Dībo sāk. Vēlreiz, palādījum iedodam troksni! Aiziet, Melošeik, aiziet. Yeah! Veiders! Šodien brīnums notiks, un tu šito batlu papisīsi. Pizduļai man neizrakstīsi, pēc tam vienu singlu izlaidīsi. Jo bail, ka tavu kukuruzņi krepu aizmirsīs. Ja bazarē dzī, ar mani to bazaru nevajag dzīt. Ja negribi dzīvot, tu nelabu dzīvi. Esi tu sīka gnīda, kura te mūziku rada bez mīlestības. Dībo dabū maizi, batlā mīcu mīklu izmisumā. Krīti ceļos dievs, tā nav īstenība. Tev ir kruti flovi, kur tu rautu tādu. Dzintars atnāca, lai papistu, jo ir uz naudu kārs viņš. Kad beiba iedod kaklu, jūties tā kā bārdzinis. Ja uzvarētu dzī, šeit būtu dzidzī partijas. Universāli flovi, dzintars šovakar būs žopa. Rukai melnu muti, lai man būtu baltas botas. Ar mani nevajag turēt pārāk ilgi acu kontaktu. Dabūsi pa dīrsu tā, ka iztīsies kā kompakts. Redzēju, nākam tevi smaidām. Par Kazimira balsi piekasīties būtu gaidāms. Redzēju, ko citi neredzēja tajā laikā. Man novembra soundcheckā likās atgriezies ir Dainārs. Par cīgu pārdot var šo dināru. Nogriezīšu te, batlā kļūsi tu par ināru. Zināms, ka šmigāši siera puika algu iztērēt. Un esi pirmais dzintars, kuru Dībo nāksies izsmērēt. No visiem suņiem šeit, tu esi tikai pūdelis. Pasmaidīgi, gan jau dzirdēt tikai pūdelis. Visi zin, ka savus penteris es labi bliežu. Dzintars sliktais zēns, jo viņam džempers ar radziņiem. Iekabinu dzīvus tikai alu kabiniet. Un šitos nagetus es īzī apēdu kā kavalieris. Tagad stāvi tu uzpūties kā pampers. Bet šī nav pirmā reize, kad es uzkūpinu gangsteri. Sienā zīdim aplauzīšu antenas. Un tie cilvēki pat nepastāvēs par tevi. Pat ja iesi vairāk uz džimu, tu nekā butlers. Tu un tavi buļļi vienā sekundē tiks kastrēti. Vari skriet uz trolejbusu, droši paspēs. Ja negribi, tad salocīšu tā kā nošu atslēgojas. Ar flow varu izkausēt pa Terminatoru. Dzintariņš ir žurka un es šodien bembi vākoju. Ne jau pirmo reizi ceļā pagadās tādi bandīti, kas nevar pacelt latiņietam, ka pat tā pāris santīm dzī. Pēc betla paliec zemē gandrīz dzīvs. Tavā sejā viegli manāms ir Gandijs mīns. Bet par attīstību tāpat ne Rubīna sūda paliec atpizģīts. Par tik ļevu tekstu nedod atlīdzību dzī. Sapis bītus panti, šķībi katru dienu acis spīd šmigā dzī. Mājās taisi dināru dzīves, bet ne galdā vari uzlikt tikai pivāru un cīgas zem. Pivāra tu sajūties kā Kijānu Rīvs, bet nevar atrast kuci, kura pisās pa brīvu. Stāvu pa savu, vienmēr daru tā kā pienākās, bet atdarināt reperus ir viss, ko vari piedāvāt. Vai esi tas, ko saki, to savu pajautā pacen, jo kad ierodās Dībo, tad apraujās bazars, pants. Ejo, palādījum, kā jums patika LKI Dībo? Vēlreiz! Iedam troksni, dzī, jauns vārds, 8 daļu finālā uzvarēja tik tālāk. Vēlreiz iedodam troksni, pirms viņš sāk savu pirmo raundu. Let's go, Melošeik, aiziet!
Ok, pirmkārt, ja tu pat brīnumainā kārtā šito pacelt, tev tāpatām būtu tirsā. Tā kā padomā lapims tirsāts, jo kā tu vispār iztēlojies uzlikt uz tā saifera beat. Tu, bļē, 2 gadus dziesmu neesi sarakstījis. Viss, ko tu esi izdarījis, ir atnācis te iepauzēt un pablotot. Priekšaut izlāt TikTok klipus sačopot. Kuds neviens tāpatām neskatās. Moš, bļē, nākamreiz vajag palikt sabojas surfers apakšā. Tā, lai tā taut izlā huiņa būtu kaut cik skatāmāk. Es biju ahujā, ieraugot tos videos, kur tu sēžot mašīnā uz YouTube taipītiem savus ļevos pants skaitīdams. Diedalējas studijas laiku aprakstā. Es iebau, ko šitas diletants, bļē, dara Sudraba kanālā. Ja tu nebūtu tāds nabaks, tad es minētu, ka tu viņam samaksāji. Tu sev pierādīt jau kuro gadu nāc, nemīz vecais šogad arī nesanāks. Un šitas bombs domā, ka ir bronzi, jo asociēts ar Sudrabu, bet man pohu izliktu jūs abus fujek, beidz te visiem prāts galot. Pizdzēks, tu zeks, izaug mutē turot Sudrabu karot. Un arī pimpi, dzigānu nakī nāk pēc gold, bet no sākuma jātiek galā šito ciema pīnci, sniega princis, Makavelī, nulles sirdsapziņas pāķis sabadāt. Matā tavas sirds pie dīrsas, Lana Rhodes. Bļē, mums vienā kāsī tas, ko tu pa kraus zauz. Pie mīķa plato, bet backstage'ā tu nagus grauz, plecs rauz, kad tev pras pa bazarā atbildēt. Es te nācu uzvarēt, tad tu lai griens tevi pafučē. Tā iepauzē, izbaud savu 5 minūšu slavu, jo tā ir gada haļaba, ka tava jebala, bļē, vispār ceturdaļu finālā ir redzam. Mēs abi labi zinām to, ka tavā vietā bija jābūt Daņikam. Viņu vienkārši dzīvē labi nesaprata, kāda jēga no tā, ka tev var dzirdēt, ja tu tur tāpatām neko nepasaki. Ko? Es esmu transvestīts. Publiskajā točā lieku šitai kucē justies neērt, kamēr viņa dirž. Domā, es tu baigi diš? Nē, tu diš pīpari pasūkā. Džeki nereiko nevienu tavu rīmu, čiks arī ne. Kā sev battle raps, izstāst, ka tev haltūr palīdzēt vajag sazīmēt. Varbūt varu kaut ko piespēlēt. Kādreiz gāju handbolā, vari šitās bumbas paturēt. Tu pat dzīve esi papisējis, tu pat savu vārdu paņēmi no pasam, kurš pie filmas beigās dabūja pa seju ar miseni. Pats tu neiec rakstīt, tāpēc pizdīt citu riteni. Damn! Saki, ka tu jūties tā kā Tībo, jo dari visu pats. Bet bez šī projekta un Sudraba tu, bļē, repā nebūtu nekas, un tas ir fakts. Ok, Džeki iesāk karsti. Vēlreiz ierojam maksimāli troks pa pirmo raundu! Šodien var dzirdēt to skaļumu. LKI Dībo jāsāk otrais rauns. Let's go, Melošek, aiziet. Yeah. Tu saki, tu rajonu turi? Cikos? 6 vakarā, tu naktī ielās dzintaru pazustu ātrāk kā akas vāks. Es saku, brāl, nesanāks pakas krāt, no tevis te atsakās, tak paskatās. Nezinu, kas te tāds, lai dotu tev attestātu. Pacanus vienmēr es uz manu stāvētu klusu, es pati tos ķertu menti. Janvārī dabūšu uzvaru tu, janvārī dabūsi herpes lempi, par acīm to pārvalku pergamentu. Atstāj manuskriptu, to tavējiem mazbērni lasīs un negribēs vērts tev pazīt, to vājums ir galvenā pazīme. Necelsi batloru bļaušanu, miķī, dzī, vienīgais veids līdz zvaigznēm tev, ja galva tev daudz, bet vitrīna dzī. Tavs vārdu krājums, blow brains, bet nevis kā kurts, bet Cobains. 4 batli, 4 kunces, lieli vārdi no no name. Ja kādam mēs bērlēto teidu, go lieko pēc bērlā mēs dzirdēto voice change. Manā dzīvē šī ir pirmā reize, kad no dzintara sajūtu no taste, jā. Pārspēt varu es jebkurā kritērijā, bet cieņu dalam godīgi kā pīcu pizzērijā. Tevi neaiztikšu, ja neaiztiksi mani bimbo. Ja ņemsi manu slaisu, sagaidi no manis kimbo. Manējā pusē ir stabili kabani, tavējā nabagi gribēja beef un palika gabali šitādu cīrivi sasit ar pagalie. Spiež grīdā gāzi, tad pakaļ netiek menti mums, ja iedotu tev gāzi. Tu paliktu par bremzi un forši tas, ka esi šeit, par to es dzint ar tenci. Nu jā, palielies pietiek, lasies back uz tehnikum no piedestāla. Jā, es nomet tev, man ir panču vairāk nekā kā es pro FL. Lai būt kā 50s, tev vajag simtiņu, dabas doti no killera instinkt. Biggie vietā es dabūju kingpin, met uz pirātiem mats kā bispings. Gribat piķi, uz mani stavku varat mest, par mani lielāks pretinieks. Betlā tev būtu habarbers, sāp tev manas rindas. Pat ja tās, bļaļ, katram der, jo neesi nekas īpašs kā tie džeki, kas tev pārdod tev, nu kā to ņem. Padarīšu augstu šito retardu, tu karstāks nekā augusts, bet es repoju, lai deglava. Ikdienā tu pāli, visi ticat, ka viņš
kalnus gāž, taisi viļņus, tā kā Lietuva līgojoties Tallinā. Ja tu dzersi daudz un tas tev pakavēs domas, tad šim ielu puikam gangsteri liks apmalēs kost, nu tad kābļi, pat ar svaigiem tankiem neesi bālers, tu pārspēj. Mani savā sapnī tagad pārsteigts, pārskatoties teita klipus, neiet dzertu retāk, šitais wannabe alfa, prosta neiepērkas betā, viņš domā viņam debija bija laba, man tā nelikās, runā tu par kucēm apkārt bumbas tā kā tenisā, pielietoju smadzen, galvā top, kas nezināms, kad pielietotu galvu, tev visu dienu ceļi sāp, pants. Ok. Iedod vēlreiz troksni, papļaujam, palādījumu! Ideāli. Dzīvi, tev ir jāatbild otrais rauns. Let's go! Aiziet melēšanai. Pēc 8 daļu batlā es un mani jaki maucām nosvinēt uz stūču, pa ceļam aizgājām uz maķīti pēc zapīšu. Tepat uz mērķeļu stūra, ejot ārā pieliecos, lai sasiet šņoru un ieraudzīju šito mikrobūtu. Piegāju klāt un teicu, what it do? Viņš pagriezās pret mani, zīles lielas, žoklis cieš kā lēto būtu pūts. Kad viņš atvēra savu muti, es tur stāvēju šokā, jo izrādās, ka viņa īstais balss tembrs blēs soprāns. Un es nerunāju Tonī, šitas viltus mafiozo, visu laiku savu balsi pazemin. Viņš teica, es nebiju apmierināts ar savu sniegumu. Bļet, tu pats to huiņu sarakstīji. Es sev balsis mainu, jo man visas izklausās tik krūt. Tu to dari, jo nemainot, tu izklausies pēc kūts. Gribi līdzināties sudrabam, tad tikai kā pret zut. Vai drīzāk tu kā neic suka, boksēties gribi, tu nāc ar mazu dripu kā no vannas Andris Kīvičs. Tu esi tas džeks, kas vēl pēc 10 gadiem teiks, ka kādreiz gāja MMA. Paliks sentimentāls, kad tev blakus pudeļu brāļi. Es jau to redzu tagad, kā dībo pa pālim, pa zemi vāc un vecās labās dienas. Tu saldais bāķi, vēl ir laiks atgriezties pie tā, kas tev izdos, tos bizlo repčiku met malā. Savādāk sanāk, tu aizgāji prom no cīņas sporta, lai sāktu runāt huiņu. Tu esi repa spēles maiņas priedis, bļaļ. Tikai tavos tekstos saskaņa nav, atskaņu daudz, bet bez satura šausmas. Šitas pacens man draud, bet instā pozē skinī džinsās, vēl ir caption šodien rajonā līsti, G from the street. Jebal, Dībo ir enigma, viņš ir saldais un barīga. Mužiks un ķirpila, reperis bez stila. Dziesmās un batlos tu plato, bet tu izskaties kā Jake Paul. Ja viņš sāktu buhāt 9 gados pie Miķa gangsters dzīvē saldais, tas tā nestrādā. Vienīgais saldais gangsters, ko es zinu, dzīvo tukumā. Es te kā rasta nāku ar to Big Smoke, šitas dārdzens zaļais un es nerunāju grauho. Un man patīk meitenes, tāpēc nepārprotu kā uzbraucienu, kad tu saka, ka tu izklausies pēc vecenes. Tā problēma sāk, ka tu repot sāc, ceļas to slēpt un kompensēt. Bang! Ok, mēs šito gaidījām ilgi, bet sagaidījām ierodam troksni, otrais rauns. 3-7-1. Trešais nobeidzamais. LKI Dībo ir jāatbild, jānobeidz, jāpasaka. Melēšai, ka aiziet. Yo! Pēc betla rausti valodu dzīvi nevar izturēt. Tu redzi, kas tev pretī, kam tu soli pistuļei. Liriski es varu tevi nolikt līdz ar zemi, vec, jo šodien vairāk tavā priekšā nestāv freestyleris, bļaļ. Dzintaru mums vajag no afterīša banot, jo viņš visās dziesmās runā tik par apreibināšanos. Domāju pirms betla, kā man iet tev pretī netīrāk. Tu domāji pirms betla, kāpēc betla būsi zefīrā. Ja kādreiz dzintars runā par puškām, tā nav taisnība. Dzintars tikai guļot uz kuņģa var nospiest gailīt. Kāpēc tas nav tukšas lielas zīlītes un smaidīgs. Mentu reidā kājas pār pleciem met tā kā Railī. Bruno šitam malkānam pat nevajag prasīt bankas kontu. Viņa taro māta čeki pārspēj tavu balvu fondu. Liec lietā galvu bombas šeit un es mīlēts. Neviens negrib dzirdēt dzintaru man ar Feliksu vai grīmēč. Ļoti gribi tikt tālāk es arī. Sveiciens Leksam pusfinālā nebūs jāmācās adīt. Neapmierināts purns. Aizlai to ar šotiem. Nesi pirmais džeks, kas betlā bārus aizvieto ar propiem. No ielām tālu kā tu repo par to lietu. Tev ir grūti uzdirst to ar
neko nenodarbojies. Ak, ar Dībo repo seko tikai liesmas, tev to nenoliek. Vilciens tavs ir garām, vari gulēt uz peroniem dzīv. Flow ir, bet panči nenones īsti. Dībo kuko it kā žurka, viņam keponā mīt. Ar riten paroja ratā tūlīt, kamēr BHS slīd. Tavam žurku baram nesaprast tik letāls rīms. Nāc pret mani dīrs, bet manā priekšā paroja pļūtīzer. Narkomānu puika netur balto tā kā sūdīgs prezis. Pat ja sit skrūtīs, tev ir Dībo nebūs uzkāpt viegli. Batli agresīvi, karājas pie lustrām griezti. Jā, ar panākumiem likšu palikt nerunīgam. Un konču man būs 3 reiz vairāk nekā Helovīnā. Dzirdi manu flow, pēc tava tas ir kā remedī. Tīnu resnu Joe, Big L, dabūma nenemī. Panči tādi, lai tu zaudētu atmiņu. Tikai tad, kad naudu sviezdu, dzintars paceltu latiņu. Undergrounda čuvaks, lai tev pazemē palikt, tev bazarā panika. Pazemot baceļus, patīk paraudi paceniem. Ko tu te darīji, ja knapi burtus vari salikt? Tev gaita ir tik lēni, kā kurpes būtu smagas. Alkoholiķiem ir diezgan untumaina daba, ja nebūtu tu betlā, zinu, kur tu būtu tagad. Tu atnāci no nočāra, lai iepliestu pantu. Zefīrā pie netīrējām piesistu kanti vienu atrast, kas tāpat nekad nedos tavu kaklu. Viņa klausīsies at maskās, kāpēc papis ir betlu. Tautai gribi iesmērēt un narkomānu skaņdarbs. Izlīmēju tevi sūtu nahuj tā kā pastmarku. Repā ieliet sirdi, bet šitas sūds nelūst. Kāda starpībā, cik liela sirds, ja beigās pulss nebūs. Pants. Ok, vai mēs varam iedot troksni pēdējām pantam šajā batlā un šajā ceturdaļfinālā? Dzī, aiziet, Melošeik, aiziet. LKIT's nuts. Bazarē, 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 bazarē. Tu šodien mājās ej ar LKI, huļi tu vispār uz šeit nāci. Kāpēc zāle ir zaļa, kāpēc debesis ir zils, kāpēc man šokar jābetlo pret šito ķirpilu? Nu, mēs piedosim, pats pasmējies par savu rindu, ja? Labi, Rīna, reāli smieklīgi. Ok, labi, vēlreiz, vai mēs varam iedot rokas un atbalstīt viņu? Aiziet, Melošeik. Tu redīsi? Dārzenis, bļa. Bazarē, 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 bazarē. Tu šodien mājās ej ar LKI, huļi tu vispār uz šeit nāci. Kāpēc zāle ir zaļa, kāpēc debesis ir zils, kāpēc man šokar jābetlo pret šito ķirpilu? Es redzu šitam pāraugušam liliputam cauri, pret mani nākā baigais kauls ārā pusīs paliktu bez vārdiem. Tā kā straume, tikai tev uz zeltu, bļa, tev cerību nav. Man žēl, ka lika terības traukt tavu, bet tā tak nav. Mana vaina, ka tu tik, bļa, garlaicīgi skaiti. Gadiem neko nepamaina, raugies pēc tās repamaizes, bet nu šodak tu, bļa, čista nedabūs to. Jo tu pārāk viduvēji skaitu, tu neesi gatavs šitam karam, tev uz kaklu rakstīts pīs. Nu tad pīs taisni, vai es nāku paņemt savu pīs. Gabalos tev sadalīt matroška, kad šitā loha gandrīz sajuk prātā. Jo kā var pantu sarakstīt par pacam, kuram nav nekādu raksturu īpašību. Tu savu garlaicību centies kompensēt ar dirselību, bet ieslēdzot savu mūziku būtu vienīgais brīdis, kad tu man parubītu. Tā pie vēl šito čekas ķipa baigi pafomēt. Ķip tavā rajonā ir sātans un viņš tev palīdz atriepties. Tu labāk saka, ak Dievs, kas juga un D-I-E V-S-M-I dzīv. No šitā gaļa taizēt, kur savu vikinga sūt par to, ka mētā baigo būtu loha bruksne Ragnārs ar pasātu. Izgriez otrād jasiņu, beimbis var Nissan tā, ka pārpaliek nasin. Uz tavas asiņainās pies, uzēš cīk, tu esi bizbis mārīt. Turies izbis kārtīgs, izsuns pārdīs, šķist vispār tev vājir. Vai ir kāds tik dāsns un var šim pārķim nopirkt vārnīs? Jo tev vārdu krājums šaurāks par tavām mīļākajām džinsām. Un izskatās, ka brīvā laikā tikai pispanāsi. Sen savu snuķi neesi bāz nevienā grāmatā. Es saku, ka Dībo nemāk lasīt starp rindām. Pāns. 3-7-1. Ok, interesants pāris. Vēlreiz, vai mēs varam iedot abiem diviem troksni? Abiem diviem. Laiks žūrijai. Kā jau teicu, mums ir 5 žūrijas locekļi ceturdaļu finālā. Pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir pirmo reizi žūrijā. Pirmo reizi viņš ir pie mums. Bet mēs par viņu jau zinām, jau, man liekas, no 2. sezonas. Vai pat no 1. Man liekas, no 2. sezonas. Tas ir tas, kura bītā ir tas taks Veiders
un visi zina viņu. Ej, jau, iedodam troksnim, producents, beatmakers Veiders! Paldies, ka pirmo reizi man pasauc žūrijā un arī izsauc pirmo, ko izteikt viedokli. Vispār nezināju, ko gaidīt, nezināju neko daudz par abiem džekiem, bet par cik es neesmu reperis, es esmu beatmakers, es vairāk vērtējuši par to, kā vispār kopumā skanēja, vai pūles paķērās, vai man patika tas, kā skanēja. Un vispār klausoties batlus, es vai nu tinu uz priekšu, vai tinu uz atpakaļ. Tad ilgi neko detalizēt nerunājot, man liekas, kerjoju visas batlus. Tu čaukoji vairākas reizes, bet stilu tā kā man labāk patika tas, ko tu runāji. Tev bija panči, tev paķērās pūles uz tevīm, un es nezinu, Dībo moši tev nebija šī tava diena, bet tā kā no manas balss ir dzīve. Paldies! 1-0. Nākamais, kas teiks, ko redzējis un ko dzirdējis. Mans tas mīļākais teikums ir zelta mikrofona ieguvējs. Iepriekšējās sezonas uzvarētājs, kas ir daudz svarīgāks. Tas ir galvenieks, iedodam troksnim viņam! Jā, balvu daudz. Šoreiz pierakstīju visādas lietiņas telefonā. Pagājušais tā nedarīju. Bet es droši vien riktīgi neaizraušos. Pirmajā raundā tev Mega Kruts bija viena kaut kāda instance, kurā tu riktīgi atdarināji dzīvi, un man patika tas. Bija ļoti foršs lines par to pārdzini. Bet, jā, un man liekas, ka nedaudz beigās tu paliki tāds kokains. Savukārt, dzīve pirmajā raundā bija mega hard. Man likās, tev bija krūts teksts, un viņam bija bišķiņ krūtāks. Un tur bija daudz foršas lietas. Tur bija par tās mutē sudraba karoti, un arī pīmpi bija krūts bārs. Tas Lana Rhodes bārs, tev bija riktīgi crazy flowi. Tu ļoti forši, man liekas, kontrolēji pūli, un to, kā tu interaktojies ar pūli, tas ir ļoti forši. Manuprāt, pirmajā raundā uzvarēji tu. Otrajā raundā tev bija... Es sākumā negribēju tev piesieties par tiem reloadiem, jo jūs abi paņēmāt kaut kādus tādus mini-reloadus sākumā, ka jums tur kaut kas ar bītu neskanēja. Tad, kad tu otro reizi jau paņēmi to reloadu, tad jau man liekas, ka tas bija šiņ tough, bet tu, man liekas, atkal atnāci atpakaļ, un tas reloads bija tā vērts. Tev, Mega Kruts, Augusts Daglav bārs. Augusts Daglau bārs, tas bija ļoti labs bārs. Es sākumā neuzķēru, tad es padomāju, un bija ļoti labs bārs. Jā, trešais man bija izšķirošs rauns, jo es gribēju riktīgi piesieties dzīvi par to, ka tu nočaukoji vairāk kārt. Bet overall man likās, ka pat ar visiem tiem čaukiem tu rādīji nedaudz pārliecinošāku sniegumu nekā tavs oponents, tāpēc mana balss ir par tevi. 2-0. Vēl nekas nav zināms, bet 2-0 vēl. Nākamais, kas teiks, viņš ir atgriezies atpakaļ žūrijā. Viņš ir batlojis, manuprāt, visvairāk no visiem, cik var būt, viņa kontā ir batli. Tas ir pirmās un otrās sezonas, var teikt, uzvarētājs. Pirmajā sezonā 100%, otrajā sezonā, pusotras sezonas, jā. Tas ir Kjūmanis Salaspils prospektu, iedodam troksni! Čau visiem! Prieks būt atpakaļ. Mīlu battle rapu, mīlu reisu pozu. Tiešām patīk būt šeit. Īsāk sakot, es varu pateikt tā, ka es ļoti priecājos par jums saviem diviem. Man likās, es baigi diži neko negaidīju no šitā battle, bet es reāli saņēmu. Patika. Es vēl šodien domāju, mazgājoties, kad es tā kā nesaņemšu, ka tev varētu būt kaut kāds pieredzes trūkums. Jo pirmajā batlā, kad tu maucies, jūtu, ka tev ir krūtas rīmes skēmas, bet viņas zūd visas, ka tu tādā hausā esi. Un es tagad klausījos, man patīk, ka es vairs to hausu tik ļoti nejūtu. Un tev ir krūtas rīmes skēmas. Forši tā veids, kā tu repo, ir diezgan krūts, tāpēc forši, ka tu neatkāpies no viņa prom, bet tikai uztaisi viņu labāk. Tas ir cool. Tad par batlu īsāk sakot. Pirmais un otrais pants ir diezgan līdzvērtīgi, un vispār viss battles diezgan līdzvērtīgi. Otrais pants iet uz dzīvi, pirmais pants iet uz Dībo. Principā tādēļ, ka man patika ļoti Dībo rindas, ļoti patika. Viņam bija
Viņam bija bazaru nevajag dzīt punchlines, kas man likās diezgan tāds rēcīgs punchlines. Tur bija, es precīzi neatceros kā, bet to pēc tam ierakstā redzēs. Un tad bija tā kompakta rinda, ķipa pa žurku kompaktu, kad dabūs pa dirsu izslīdēs kā kompakts, un tas bija labs. Tad arī tas dzintars, kuru nāksies izsmērēt, ķipa, tas, tev bija reāls rēcīgs rinds, arī tas nugget un kavalieru lines, jā. Man patika tieši tev, ka tev bija, tāds oriģināls krūtāks, kuras varbūt ne tik easy var aizdomāties tās rindas nugget, te ir nuggets, kaut kā tev tur salocīši kā kavalieri. Un daudz divvārdens bija, tas man arī patika. Bet par tevi es arī pateikšu, tev bija krūtas rinds arī. Zini, kas ir tas, ja tu saki, ka viņš samaksāja sudrabam, ja, ķipa, lai viņš būtu, tev bija pirmajā štajā raundā, karoči, ka samaksāja sudrabam, tāpēc ir ķipa sudraba krū. Tas nav pārāk oriģināli, zini, ķipa, tā kā tur var daudz ko krūtāk vienkārši izdomāt. Bet, sudraba karota ļoti hārda, kā jau galvenieks teica arī, un handball lines man arī likās rītīgi rēcīgs. Handball lines, ka ķipa tur tās bumbas, tas bija arī rēcīgi. Jā, tātad, kā es jau teicu, Dībo aiziet pirmais, manuprāt, tekstuāli ziņā. Kur tu sačkarējies 2. pantā, tu nevari, enerģiju tā zemināt, ja tu to automātiski vienkārši zaudē uzreiz jau. Vienkārši tas nav tik, uzreiz interesanti. Tev tajā 2. raundā vispār enerģija pazuda, principā. Uz beigām jau, tas nav interesanti, vienkārši tev tā pasaku. Bet tev bija labas rindas atkal. Bija daudz labas rindas, es tagad neteikšu, lai, neskrietu visam pa priekšu, bet, tur daudz bija. Krošs dzīja ir 2. rauns un 3. man izlēma. Es godīgi sakot, jūs abi divi mani pārsteidzāt, abi divi. Ļoti krūtas rindas bija, un tev bija ļoti krūta, viss sarīmēts kopistiski. Tu jau zini, kāds es esmu betlos, jā, man, tas enerģijas zeminājums. 3. tu izdarīji tā, kā tev visos vajadzēja. Un es zinu, ka Dzīja šodien nejūtās pārāk labi. Viņam kaut kas tur, kaut kāds prikols, es zini. Karoči, jā, bet viņš izdarīja tāpat. Viņš atnāka un ķipa nomauc, man bija interesanti. Un tas ir tas, ko es visvairāk novērtēju. Tā kā stila brāl bija ļoti labi un vien prieks par tevi anyway. Un nejūties tā, ka ķipa slikti ir, jā, jo bija krūta. Bet punkts Dzīja. Ok, 3-0. Dzīja ir tīts tālāk pusfinālā. Veicīt. Ok, bet mēs paklausāmies vēl 2 pēdējās balss, kas ir iedodam maksimāli troks, un tas ir slikts stunds, tas ir steps! Slikts stunds ir ēkā. Šits ir pirmais battles, kur man ir bijis tik grūti izvēlēties, kurš patiešām uzvarēs. Jūs esat riktīgi stepojuši ap savu levelu. Nereāli. Tā kā jūs abi divi, pirmais rauns man liktos 1-1, bet 2. un 3. visi izlēma. Tāda es pateikšu, superkrūti, ka jūs esat attīstījuši flowus, visu pārējo. Dažbrīd varbūt tīri flow dēļ grūti izsakot līdzi kaut kādām metaforu detaļām. Es vēl joprojām atbalstu to ideju, ka dažreiz vajag repot lēnāk, bet repot skaidrāk. Bet hei, darat savu lietu, es nihoja nezinu. Pa lielam punkti jau ir viņa pusē, tāpēc iedošu, lai bišķīt tomēr ir. Bišķīt ir kaut kāda enerģija zālē, uztaisat troksnī! Jūs abi esat fucking malači! Punkts Dībo, jā. 3-1 un pēdējo goda balsi. Atdod Serpentīns, mūsu mīļākais dalībnieks šeit 3-7 sezonām. Ilgadīgs dalībnieks. Iedodam troksni Serpentīnam! Paldies, prieks būt apakaļ, jau. Tā kā visi mani kolēģi jau paspēja iztirzāt visus raundus, es baigi nemocīšu uz tiem raundiem vispārējo, bet kopumā, ko es vērtēju, bija gan teiksim tā, individuāli par raundiem, gan arī kopējo to visu enerģiju un ko es jūtu no tā batla. Gari nerunājot, šajā gadījumā Dzīja noturēja visus 3 raundus vienā levelā. No tevis, vecīt, ja tu būtu nomaucis 1. un 2. raundu tieši tā, kā tu nomaucis 3., mana balss ietu pa tevi. Reāli. Un 3. raundā es tevi ieraudzīju tavā primā, vismaz manā skatījumā, tāpēc malecis un lūdzu turpini, nāc uz batliem vēl un mauc tā, kā tu mauc 3. raundā, un es tev atvičāju, tu tiks uz pusfinālu un iespējams finālu. Tā kā mana balss aiziet Dzīja, bet milzīgs respekts LKI Dībo. Ja? Paldies. Ok, 4-1. Iedodam troksni, Dzīja ir uzvarējis un tic pusfinālā.
Un 250 eiro vecīt. Tu jau krāji to naudu. Iedodam vēlreiz troksni šiem batlām. Paldies, ka bijāt ar mums un paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākamajos.